Sveiki! Šeit es, un es jums šodien parādīšu, kā var uztaisīt zombiju XP farmu bez nekādiem spawneriem, bez nekā. Tātad, mums nepieciešams villagers. Ja nav, tad laikam, ka neizdosies. Lieta ir sekojoša. Uzspawnojas zombijs, viņš ieraug villageru, iekrīt bedrē, un viņš nonāk šeit. Viņš peld pa šeien, peld, un iekrīt šeit. Un jūs varat sist, kamēr nelabi paliek. Labāk šī XP ferma strādātu naktī, bet, laiks parādīt, kā to uzcelt. Tā, mums vajag salikt stikla blokus priekš villager tā, lai viņš neizkļūst ārā. Tātad, iespaunējam villageru. Iespaunējam villageru un aiztaisam ciet. Tātad, tālāk mēs izrokam 2 bloku dziļumā un 2 platumā visapkārt tādu kā bedri, tā lai būtu tā kā piemērā. Tā. Bedri ir izrakt. Tātad mēs paņemam šeit, notīram. Tātad, mēs šeit ieliekam mirdzošo bloku un apkārt šeit uzliekam zīmes, lai ūdens neaizplūstu tālāk. Tur. Tā. Lūk. Un tā. Un otrā pusē tāpatās. Tātad nākamā lieta, izrokam šeit 3 bloku dziļumā. Un izvēlamies, uz kuru pusi mēs viņu taisīsim. Ne, īstenībā vēl var izrakt. Es taisīšu uz šo pusi. Tik garu, cik vien ir nepieciešams, kā mēs vēlamies. Tātad, tik līdz mēs esam šo tuneli iztaisījuši, mēs ielējam ūdeni. Perfekti. Tātad mēs izrokam šeit. Tur mēs varam aiztaisīt ciet, mēs ieliekam šeit. Tā, šeit, izrokam visu tīri. Izrokam vēl 1 bloku dziļumā. Uzliekam šādi. Tā, izrokam vēl bišķi platāku. Lūk. Tātad zombijs iekrīt iekšā. Mēs pilnīgi varētu bišķi tā. Zombijs iekrīt iekšā. Un mēs varam skaldīt viņu. Izrokam, protams, strepas uz ārpusi.
tā, lai mēs varam tikt ārā. Nu, lūk. Šis nav nepieciešams, šis kalpo tā kā dekors. Šis kalpo tā kā dekors, lai paši mēs redzētu. Tātad, nu, atliek tikai saliet ūdeni. Un ir gatavs. Lūk. Tā viņš strādā. Paldies par uzmanību. Un tiksimies nākamajā reizē.